Sveiki! Nu ko, drusku parunāsim no citas skatījuma par skaitļiem, par jūsu dzimšanas datumiem un paskatīsimies caur taro numeroloģijas prizmu. Tas ir tad, kad taro un numeroloģija tiek apvienoti vienā nozarē. Ja, tad, kad tiek izskaitļoti pēc dzimšanas datumiem cilvēki, bet skaidroti šie skaitlīši, kas sanāk, ja mēs skaidrojam caur taro kārtību. Man ļoti patīk šī sistēma, un es domāju un ceru, ka arī jums patiksies. Nu ko, ar ko mēs sāksim? Sāksim ar dzimšanas datumiem. Ja, un pati pirmā kārts kavā ir kārts maks. Ja, burvis, maks. Un tad, ja mēs skatāmies pēc taro numeroloģijas, ja, jo, ja pēc parastā taro, tad vēl ir 0. arkāns, ja, bet šī gadījumā tas būs kārts maks. Ja, un pastāstīšu par to, kādas tad nodarbošanās sfēras dar tiem cilvēkiem, kas ir dzimuši 1. vai 10. datumā, un, protams, arī tiem, kam ir noteicošais skaitlītis 1 vai 10. Noteikti par noteicošiem skaitļiem man ir vesela video sērija cikls. Jūs varat paskatīties un noteikt savu noteicošo skaitlīti, ja jūs neziniet. Ja, tātad šīs te nodarbošanās sfēras, jeb profesijas, derēs gan 1. datumā dzimušiem, gan arī 10. datumā. Ja, kaut gan 10. datumam tur ir atsevišķs vēl stāstījums, bet var arī paklausīties. Tie, kas ir 10. noteikti kaut kāds kopsavilkums jūs savilksiet. Tātad, jūsu kārts ir taro kārts maks. Un tā ir izpausmes enerģija sociumā, caur runu, caur domām un caur vārdu. Ja, šie cilvēki ir ar ļoti izteiktām līdera īpašībām, neatkarīgas personības, ļoti mērķtiecīgi un pašpārliecināti cilvēki. Nu, visādā gadījumā, ja viņi izdzīvo ar plusu zīmīti, jeb pozitīvi šo enerģiju, tad tādiem viņiem vajadzētu būt. Nu, ja jūs vēl neesat, tad jums par tādiem ir iespēja kļūt dzīves laikā. Šie cilvēki ir ļoti labi diplomāti un ir daļrunīgi. Un ja cilvēks dzīvo pēc visuma likumiem, tad šis cilvēks sasniedz visus savus mērķus, pateicoties tieši savai spējai kontrolēt savas emocijas, arī mākai uzņemties atbildību par sevi un saviem tuvajiem, un viņi ir ļoti patstāvīgi, radoši, iniciatīvi un mērķtiecīgi profesionāļi savā izvēlētajā sfērā vai profesijā. Šie ir cilvēki tādi ideju ģeneratori, viņi vienmēr ir aktīvi. Starp šiem cilvēkiem ir ļoti daudz aktieri, rakstnieki, žurnālisti, grāmatu, izdevniecību darbinieki, arī direktori, pārdevēji, pasākumu vadītāji, nu, visādā citā ziņā ļoti spilgti cilvēki. Bieži šos cilvēkus var redzēt tiešām uz skatuves. Pateicoties viņu spējai uzņemties atbildību, cilvēki viņiem uztic arī vadošus amatus. Šie cilvēki var būt ļoti labi speciālisti jebkurā sevis izvēlētā sfērā vai profesijā, bet profesijas viņiem vajadzētu izvēlēties tādas, kurās viņi ir paši par sevi. Ja, jo viņi lieliski prot strādāt vienatnē un mīl būt neatkarīgi, ja, un patstāvīgi. Un ja cilvēks dzīvo pēc augstāko spēku likumiem, ja viņš izdzīvo šo enerģiju plusā, ja, jeb pozitīvi, jo katrai enerģijai ir arī ēnas puse, ja, tad parasti šie cilvēki tiešām iegūst panākums, ja, savā karjerā un arī savos biznesos. Viņu spējas un talantus ļoti bieži atzīst, ja, un pamana. Viņus noteikti ievēro, ja, un tādi cilvēki, kas ļoti ātri un mērķtiecīgi var pieņemt tādus ātrus lēmumus,
arī sarežģītās situācijās, ja, un viņi tiešām spēja kontrolēt gan sevi, gan kopumā situāciju, kas ap viņiem apkārt rodas. Nu, lūk, tādi diezgan izteikti līderi, un realizēt viņi var tiešām sevi caur runu, caur domām, ja, tātad, nu, principā, caur mentālo plānu, ja, tātad viņu domas tiek atskaņotas vārdos, viņu idejas, ja, caur runu, kā aktieri ļoti bieži, ja, varbūt arī, protams, dziedātāji, jebkuras neatkarīgas un radošas profesijas, ja, principā šiem cilvēkiem der. Nu, lūk, tāds ir vieninieks, un tiekamies nākamajos video.